Labrīt! Šodien ir 15. augusts. 6:25. Te rakstīts ir, vai mēs nevienu nesāpinājām. Nu, tā tur rakstīts. Normāli. Viss normāli zina. Nē, nu labākais šitais te, daktars prasā, kā es jūtos. Es dusmīgs. Dusmīgs biju no rīta, jo pirms 5 pamodos. Dusmīgs. Dusmīgs šitais te, tāpēc, kad neizdevās. Tā baigi, zini, es saku garīgais kroplis, bet es saku, es esmu garīgais kroplis, tur citi varbūt ir garīgie, es nezinu kādi tur. Bet, lai neviens neapvainojas, gribēju atvainoties, jā, kāds neuzskata sevi, zini, dabūna invaliditāti un neuzskata sevi pa kropli, vai pa slimnieku, jā, viņš tā, tie vārdi jau dažādi ir, bet, es uzskatu, ja tā dziļāk paskatos, tad jau kaut kas trūkst, tad ir, manai mammai bija visi kropļi un vārguļi, kaut vai kustīgi tādi bija. Tāpēc es tā saku, jo es sevi arī nosaucu pa garīgo kropli. Ja, piemēram, nav cilvēks, piemēram, attaisnojos, jo es esmu racionalizācija. Ja nav garīgais kroplis, tad jau nepienākas pensija, zini. Ja garīgs kroplis, tad pienākas pensija. Man brālis ir garīgs kroplis. Citi jau nav, laikam, man tā ir, citiem tā nav, nezinu, man tā ir, ko es tur vainošos, tā tas ir. Es arī gribēju būt garīgs kroplis, bet es vesels, un kas man bija jāpasaka, viņi jau zina, paies laiks, es multu uztais te. Ir 3 lietas, labas lietas, iešu 3. reizi pie daktera, cita pierakstīšos, viss pa brīvu. Un 4. no visas sirds, un ja es būšu pilnīgi vesels, tā man būs mierīgs. Un tāpēc esmu dusmīgs, jo, kāpēc tā ir, zinu, cits normāls, viņam ir pensija, un viņš ir garīgs kroplis. Es te jocīgs esmu, neadekvāts, piemēram, es esmu neadekvāts, jo, tā tas ir. Tāpēc es dusmojos pats uz sevīm, un vēl es dusmojos, jo, zini, kaut kur otru savu cigareti noliku, nevar atrast. Un vēl dusmojos, bildi, zini, nemākas tur, zini, kaut kur citreiz viņas uzlēc virsū tās bildes, es tur, zinu, un paiet laiciņš, kamēr tur nevar jau saprast, kur viņi jāmeklē, varbūt ne tur, ja jau zinātu, kur meklēt, tad jau atrastu, bet par to tā zinu, kas ir fotogrāfijām, tās es zinu, kur tās, zinu, visu zinu, tur jau, kā tur var, kaut kas tur ir sinhronizējies, visur viņas ir, atradās. Un vai mēs nevienu nesāpinājām? Mēs. Kas mēs? Tie, es, vai es, tagad nerakstīšu, vai es nevienu nesāpināju. Es nezinu, ko tur tie mēs darīja, bet, kad es dusmojos, tā šitā te mulga, zini, mēs, ko es varu zināt mēs, kas tur mēs, Putins, Trumps, mēs, kas mēs? Es. Karoči neatzīstās man tieši tā, jo es domāju, nenāk man klāt, neviens tur nesaka neko, ka es kaut ko esmu sāpinājis viņu. Kāds nobloķē, nevar pazvanīt kādam, es nevaru pazvanīt. Nevaru, tad atkal varu, tā kaut kā. Varbūt tur tas bloks noņemas tam telefonam pats no sevis. Jo tagad es varu nobloķēt un vēl paziņot par šito te, kā viņš ir krāpnieks, viss vairs nezvanīs, piemēram. Vai satiek uz ielas, izsaukt policiju, vai ja kāds tur baigi sāpina. Tā mamma darīja vienmēr. Bet es zinu, par ko iet runa. Protams, ka laikam es sāpināju visus, bet, ja paskatās jebkuru filmu, piemēram, Troņu spēles vai piemēram, Ukraiņu seriāliņus, taču tur viss vienās sāpēs dzīvo, vienās sāpēs, visās filmās,
Es tad esmu lasījis tik to vienu grāmatu, Maks un Morits. Nu, tur arī mācītājs sāpēs, tie visi tas zagani un viss vienās sāpēs ir. Un tad jau man arī dzīvē tur nav ko daudz domāt. Sāpināju, ķipā, nu noteikti ir tas zimantas tīkla lauska. Nu, tēti, mammu noteikti sāpināju, nu, noteikti niķis ļoti sāpinājis. Nu, tā ir sāpināts. Bet tā neviens nesaka man neko. Tā cenšas būt draudzīgi vispār visi. Nu, jo, kaut ko vajag kaut ko. Mammai vajag, lai viņa aizved uz lidostu sestdien. Citam vajag, karalienei vajag, lai es brauktu sestdien pabraukāties uz Ventspili vai uz Liepāju, kaut kur uz to galu, man viss viens. Man nerunājot pārzemē, man visa Latvija vienā ir apmēram Kurzeme un Latgale. Es pat nezinu, kas tur Zemgale un Vidzeme vēl ir. Tas man viens viss ir pie Rīga. Taisnība klepojot. Nu, un tā vispār sāpināt. Dēls vecākais ārzemēs. Noteikti, ka sāp tur viņam. Bet tur, nezinu, kas. Jaunākam dēlam nekas nesāp. Viņš normāli viss ir. Satikos arī, vakar bija bērnības draugs atbraucis. Visu dienu runājam normāli. Es ņēmu viņam nospiedumus no 11 līdz 4:20. Zinu, forši visur runājam, es visu stāstīju. Viņš priecīgs, ka es tik daudz izstāstīju par zobiem. Es jau ar tāds, normāli vispār papļāpāt, zinu. Un paņēmu nospiedumus, un taisīšu viņam zobus. Visu izrunājām, visu līdz pēdējiem izrunājām. Viņš jau tur bija pie citiem dakteriem, viņam jau tur kaut ko piedāvāja, bet pateicoties, pacelšu savu sirdi. Pacelšu savu sirdi un rokas. Pateicība, mīlestība un racionalizācija. Kā jau es teicu, to zobus gribu taisīt, protams, kaut ko arī nopelnīšu, bet pārsvarā man viņi jātaisa. Šitais te ir, tādiem cilvēkiem izredzētiem vispār. Tagad būs tas noteikti vēl Māris Mednieks brauks pie maniem. Varbūt. Jāsēž man blakus, un tad tie zobi taisās. Ja nesēž blakus, viņi netaisas, jo ir citi darbi visādi. Darbi ir, tagad vasara ir, jābrauks riteni ir. Tā, vai es nevienu nesāpināju. Viņa varbūt tur kaut kas sāpēja, bet es uzskatu, es esmu diezgan cilvēcīgs, es tā uzskatu. Es daru tā, kā patiktu, ka man dara. Es tā daru. Es arī būtu bērnus tā audzinājis, bet tad viņi izaugtu tādi paši garīgi kropļi kā es, neadekvāti. Tāpēc es atļauju, lai audzinu, kā jāaudzina ir. Jo es zinu, tāpatās, es tad izaugu mucā, pa spundi barojos, no 7. klases točnu pats skolas meklēju, pats visu dzīvi iekārtoju. Viņam tāpat būs, tas nekos nenozīmē, ka tur spiež, nespiež, viss normāli būs. Un es esmu tā izdomājis, kas tuvinieki, ja ķurķī sēdēs, nesīšu dāvaniņas, nesīšu, tās mantiņas, cik tur drīkstēs, ja varēšu aiznest. Tā, ja labi ies, tad paņemšu augļus, no viņiem ņemšu augļus. Tā es uzskatu. Nedos augļus, kā man viņi vajag, ja nedod augļus. Papļāpāt tāpat var, ja pļāpās, nepļāpās. Ja būs kaut kur Amerikā, kaut tur pļāpās ar manīm. Viņš Amerikā, tad kaut kas citādāk būs. Paceļu savu sirdi un rokas
Pateicība, mīlestība. Slēgtā reklāma, DVD ar Laurenciju sveicienu.